Sveicināti, labdien, čainieks visiem, kas saka, nu, man ir viens stāstamais, tā būs tāda anekdote. Plus, mīnus, nu, kaut kas tur būs arī daļa patiesība. Tad, nu, tā, aiziet, sāk stāstīt, nebūs garumā, zeibal, jau, kas saka, nu, jā, tā, nu, tā. Jūs iedomājiet situāciju. Satikās divas pēles. Nu, kaut kur lauku vidū vai kaut kur uz stāciņas, nu, kur viņas krūmos vai kaut kur. Nu, tādā ziņā, nu, kaut kur satikās. Nu, viena pēle, nu, bija lauku pēle, otra pēle ir pilsētas pēle. Tad, nu, tā. Čau, kā saka, to pēle, jā, es arī. Tikai es no pilsētas nākus, bet es no laukiem. Tā, nu tā, iepazīstās tur tādu, nu, tīri pīri tur labi vārds. Kā tev sauc pēle? Kā tev? Arī pēle, es tikai pilsētas pēle. Es ir lauku pēle. Tad, nu tā. Kur tu desu? Nu, viena pēle prasa otrai. Es pie biezajiem, nu tā pilsētas pēle. Viņa atbild, nu, es pie biezajiem. Un tagad tā pilsētas pēle, nu, atbild tai, nu, jautā, kur tā tu lauku pēle dosies tādā ziņā, nu, es pie normāliem cilvēkiem. Pie labiem draugiem, pie labiem cilvēkiem. Oi, tā pilsētas pēle padomāja, nu tu gan stūri. Ko tu darīsi? Avot pilsētas pēle, tā viņa, nu nezinu, lauku pēle viņai atbildēja. Es pie labiem normāliem cilvēkiem, tur ir visi labenieki. Nu kā tu pilsētas pēle saka tagad, nu kā tu vari būt labenieks, ja tur nekā nav? Es labāk sēžu pie biezajiem, pilsētas pēle saka, tur man ir sievas dēls, es tur norījusies, bija rasa, tantiņi bija maķi, kā saka, nu tādā ziņā. Man pie dīras, man viss tur ir, bļaģ, es ir pierījusies, norījusies, nodzērusies, nokodusies pa vidam, nosmēķējusies, arī tas dar. Nu jā, vēl kaut ko tur lauku pēle saka, nu, tā tu neesi pie īstiem cilvēkiem. Jo laukos, mīļā dārgā, ir vislabāk. Tev brīvība vismaz tur ir. Ko to tiem biezajiem tur darīs, tā lauku pēle viņai saka. Tev tur nav, tev iespundēt dzīvokli kaut kādā būrī, pieņemsim. Nu, pilsētas pēle tagad atbild lauku pēle. Jā, man īstenībā besi ārā, blīd, es iespundēt. Es netieku ārā, man es nelaiž brīvībā. Ot, lauku pēle viņa tagad saka. Nu, tieši tā, es tev sen jau to stāstīju. Bet tā pilsētas pēle atbildēja, jā, es jau nezinu, man vienkārši paņēma un izplundēja būrī. Es jūtos tagad cietumā. Tāpēc tas ir tas stāstamais. Nevajag sūst taisīt arī, nu, tā plus mīnus, lai nedabūt nesēdēt cietumā. Skaidrs jums vai nav vēl? Nevajag zākt brīdi. Oti jūs ir dabūjuši sēdēt, jā, un nevajag zākt valsts naudiņu, pieņemsim vēl kaut ko, riteņas, mašīnas, nu vispār. Nu, jūs tur tiks, tad jūs zinās, jūs otrreiz to nedarīs. Es jums saku, sāk dzīvot normāli, kas saka, un viss tev cienīs. Ja tu necienīsi citu,
tev arī netiņi. Skaidrs? Tāpēc nevajag sūst taisīt. Un pagaidām čaveni.